skatīsimies jautājums, kā viņi šeit uzrakstīti, atšķirībā no tā, ka es viņus drusciņi pārmainīju vietām tā, lai loģiski būtu tas secinājums. Nu, viens no pamata jautājumiem, kas grozās starp kalendāra dienām un darba dienām. Vienotu svētki ir sestdienā vai svētdienā, vai nu nejauši trāpījās, vai vienmēr ir bijuši, tie ir normālas svētku dienas, kuras netiek uzskatītas par atvaļinājuma dienu. Un galvenais, ja nav tie 6 mēneši, netūlīt pēc tās slimības lapas, kurai jānosaka vai atvaļinājums vai kompensācija. Mums jārēķina vidējo no pirmās darba dienas līdz dienai, pēc kuras sākās tas aprēķins. No 10. jūnija līdz 14. novembrim ir mums zem jautājuma, bet no 10. jūnija vēl jāatskaita tās 4 nedēļas. 4 nedēļas, kur saglabājās tiesības. Nu, un tāpēc to pārējo periodu būs jāsviež ārā. Cilvēkam jāinteresēs par savu apdrošināšanas stāžu. Un ja darba devējs nav par jums samaksājis, tad jums tas periods vienkārši neskaitās. Nav svarīgi, varbūt viņš par darba stāžu skaitās, tāpēc, ka jūs bijat darbinieks un darba grāmatiņā tas viss ir ierakstīts, bet par jums nav veiktas iemaksas. Nav veiktas iemaksas, tāpēc, ka darba devējs, vispār nav labs cilvēks, tā teiksim, ja. Otram kārtam darba devējiem bija problēmas, kas vēl velkās no Covid laikiem, un viņam parādi par visiem nodokļiem, taiskaitā par sociālmaksām. Un tādā gadījumā, kas iznāk?